Kad objekts tiek pacelts, tam ir gravitācijas potenciālā enerģija. Un izmantojot šādu vienkāršu sviras mehānismu, tā enerģija var pārnest uz mazāku objektu. Tagad, kad es nometīšu šo svaru, tas pātrināsies uz leju, pārvēršot savu gravitācijas potenciālo enerģiju kinētiskajā enerģijā. Kad tas atstīsies pret koka dēli, tā impulss tiks pārnests uz mazāko objektu, paceļot to augstāk gaisā. Bet problēma ar šo uzstādījumu ir tā, ka tas ir ļoti neefektīvs un tenis bumbiņa nepaceļās īpaši augstu. Te arī noder šis trebušets. Es to uzbūvēju apmēram pirms gada, un tas ir izstrādāts un optimizēts tā, lai pēc iespējas efektīvāk pārnesta šī pretacora gravitācijas potenciālo enerģiju šī šāviņa, tenisa bumbiņas, kinētiskajā enerģijā. Kad tu atlaiž, šī tenisa bumbiņa mazāk nekā sekundes laikā pātrinās no 0 līdz 130 jūdzēm stundā un tiek izšauta apmēram 80 metru attālumā. Kā būtu, ja mēs veiktu dažas izmaiņas, lai redzētu, cik augstu mēs varam izšaut šāviņu taisni gaisā? Lai izmērītu, cik augstu šāviņš tiek izšauts no trebušeta, es izmantošu altimetru. Tomēr es nevēlos vienkārši ielikt šo altimetru tenisa bumbiņas iekšpusē, vairāk dažādu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tas, ka šī tenisa bumbiņa visticamāk pacelsies diezgan augstu gaisā, un tas nozīmē arī to, ka tā ātri kritīs lejā un stipri atsitīsies pret zemi, kas varētu salauzt altimetru. Turklāt tenisa bumbiņas nav īpaši aerodinamisks ar savu pūkaino virsmu. Tātad, ko es vēlos izdarīt? Izdrukāt ar 3-dimensiju printeri raķetes formas šāviņu, kas būs aerodinamiskāks nekā tenisa bumbiņa, un tam būs arī izpletņu izvēršanas sistēma, lai altimetrs varētu lēni un droši nolaisties lejā. Tātad šeit ir pirmais prototips. Kā redzat, augšdaļā tas nav īpaši aerodinamisks, un tas ir tāpēc, ka es vēl neesmu iebūvējis izpletņu izvēršanas mehānismu. Šis ir tāds tā kā testa modelis, un es tam esmu uzlicis putuplasta deguna konus, lai, kad tas atgriežas lejā, cerams, tas nesabojās pats sevi vai kaut ko citu apkārt uz zemes. Iemesls, kāpēc es uzbūvēju šo modeli, ir, lai pārbaudītu lidojumu palaišanas daļu. Tātad, man ir 3D drukātais šāviņš ievietots trebušetā, un aukle ir aptīta ap atbrīvošanas tapu. Tātad, jā, turēs mīkšķus, lai viss izdodās, un es domāju, ka mums vajadzētu nedaudz atkāpties un ātri notestēt palaišanu. Labi, 3, 2, jai! Nu, tas bija veiksmīga atbrīvošana. Nesasniedz tik augsts, kā bija cerējis. Labi, mēģināsim vēlreiz pēc stream. 2. Jai! Tas nav labi. Pareizi, tāpēc iepriekšējā palaišana bija ar tieši tādu pašu iestatījumu attiecībā uz tapas atbrīvošanu un siksnas stiprinājumu. Tomēr tā vietā, lai dotos uz priekšu, tā aizgāja aptukaļ un nonāca mana kaimiņa dārzā. Es domāju, ka mums nopietni jāpadomā par šī dizaina pārstrādi. Nākamo pāris dienu laikā es nolēmu izmēģināt to vēl dažas reizes ar dažādām stiprināšanas metodēm, taču joprojām bija grūti panākt, lai tas palaistos uzticami. Pat tad, kad trebušets to met pareizajā virzienā, bija ļoti grūti noturēt lādiņu tā, lai tas būtu vērsts tieši pret gaisa plūsmu. Tas rada lielu pretestību un tādējādi pilnībā izjauc tā galveno mērķi. Patiesībā izmešanas ātrums bija knapi virs 30 metriem sekundē, kamēr tenisa bumbiņa tiek izmesta ar aptuveni 50 metriem sekundē, un tās rotācija īpaši neietekmē rezultātu. Tātad ir pienācis laiks B plānam. B plāns ir atteikties no šī raķetes formas šāviņa un atgriezties pie lodveida šāviņa, piemēram, tenisa bumbiņas. Tomēr, kas ir aerodinamiskāks par tenisa bumbiņu? Golfa bumbiņa. Golfa bumbiņas ir slavens ar savām bedrīšu formas aerodinamiskajām īpašībām. Tomēr būs ļoti grūti ievietot šo altimetru un arī tā bateriju golfa bumbiņas iekšpusē, kā arī izpletņu izvēršanas sistēmu. Tātad, ko es esmu izdarījis? Es esmu izdrukājis ar 3D printeri palielinātu golfa bumbiņu. Šī ir aptuveni 187% mērogā, tāpēc tās diametrs ir gandrīz 2 reizes lielāks nekā parastai golfa bumbiņai. Un man vajadzētu viegli spēt ievietot visas elektronikas komponentus un izpletņu sistēmu iekšpusē. Šai pašreizējai bumbiņai nav nekā īpaša, tā ir tikai testa modelis, tāpēc es varu veikt dažus izmēģinājumu palaišanas, lai iegūtu priekšstatu par izmešanas ātrumu un arī lidojumu trajektoriju.
Un arī es esmu izvietojis lielāku lingas siksnu, jo vecā siksna nederēja šai bumbiņai. Tā bija paredzēts tenisa bumbiņš izmēram. Tātad ieliksim šo bumbiņu trebušetā un paskatīsimies, cik augstu tā izlidos. Labi, pirmais tests ar pārlieku lielo 3D drukāto golfa bumbiņu. 3, 2, 1. Oho, tas ir augsts. Tā aizlidoja tik augstu. Labi, mēģināsim vēlreiz. 3, 2, 1. Wow. Tas nekad neapniks. Tātad šī jaunā bumba darbojas neticami labi, un tā lido tik augstu gaisā. Esmu patiešām apmierināts ar tās sniegumu, un vēl svarīgāk, tā uzticami izslīd no lingas. Pagad runājot par izmešanas ātrumu, šī ir nedaudz lēnāka nekā tenisa bumba, bet tas ir sagaidāms, jo tā sver mazliet vairāk. Es domāju, ka tenisa bumba ir apmēram 2/3 no šīs bumbas svara vai masas, bet īstais jautājums ir, cik augstu šī bumba patiesībā lido. Tagad šī ir bumba, kas mums sniegs atbildi, vai vismaz dažādas bumbas daļas. Tagad runājot par elektroniku, acīm redzami ir augstummērs, ir arī baterija, kas nodrošina visu ar enerģiju, un tad ir elektronika, kas kontrolē izpletņa atvēršanos. Daudzos manos projektos es izmantoju radiovadību, lai varētu pārslēgt slēdzi uz radiovadības raidītāju un izlaist izpletni, bet šoreiz es vēlējos, lai viss būtu pilnībā automatizēts. Tātad šeit iekšā ir akselerometrs, kas būtībā noteiks, kad bumba tiek palaista no trebušeta. Kad tas konstatēs vairāk nekā 2G pātrinājumu, Arduino sāks 4 sekundes ilgu taimeri. Pēc 4 sekundēm šis servomotors kustēsies, izlaukot šo tapu un arī atverot izpletni. Tātad saliksim šo bumbu ātri un paskatīsimies, vai izpletni var atvērt. Tātad šī gumija notur abas bumbas puses kopā un aizķerās ap servomotoru tapu. Un, ja es šo ātri sakritīšu, pēc 4 sekundēm tam vajadzētu atvērties kā dīvaini krāsotai pokebumbai. Tātad, sakrati to. Un tad? Lūk tā. Un tas izvērš izpletni. Tātad, es domāju, ka viss ir gatavs īstam izmēģinājumu palaišanai. Tagad izpletņa bumba ir uzstādīta trebušeta iekšpusē. Es vēl neesmu ielicis augstumēru iekšā, jo vispirms gribu pārbaudīt, vai izpletnes tiešām veiksmīgi atverās. Es arī pārvietoju trebušetu tā, lai tas šautu vairāk uz lauku pusi un izpletnes nenokristu nevienā no šiem kokiem abās pusēs. Tātad paskatīsimies, vai šī lieta tiešām darbosies. Izpletņu projektils. Pirmais tests. 3, 2, 1. Nu, aiziet, 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 aiziet. Pirmais mēģinājums. Labi. Yes! Tas ir tik forši. Otrais tests. 3, 2, 1. Tas ir tik gandrījoši. Lēnām nolaižās lejā. Varbūt man vajag mazāk izpletni. Es negribu, lai tas pārāk tālu aizpeld vējā. Tad es veicu vēl dažas testa palaišanas, lai pārliecinātos, ka izpletņa izvēršanās ir uzticama, kā arī uzņēmu vēl dažas ātrgaitas kadrus. Līdz vienā no palaišanām notika katastrofāla trebušeta sviras kļūme. Kā arī izpletnes iestrēga kokā. Tāpēc, kamēr es meklēju jaunu sviru un domāju, kā atgūt izpletni, apskatīsim sīkāk, kas īsti notiek. Kad trebušets ir ielādēts, pretmasa, kas sver 15 kg, tiek pacelt 1,22 metrus no tās gala pozīcijas.
Mēs varam aprēķināt tā gravitācijas potenciālo enerģiju, reizinot masu ar gravitācijas pātrinājumu un augstumu, līdz kuram tā ir pacelta, iegūstot kopējo uzkrāto enerģiju – 179,5 džoli. Bet nopaļosim to līdz 180 džoliem, jo stienes, kas notur masu pie sviras, droši vien pievieno vēl nedaudz masas. Nu tā mēs varam aprēķināt maksimālo augstumu, kuru bumba teorētiski varētu sasniegt, pielīdzinot to bumbas galīgajai gravitācijas potenciālajai enerģijai. Ja mēs pārkārtojam šo vienādojumu, lai iegūtu bumbas augstumu, mēs iegūstam maksimālo teorētisko augstumu – 166,8 metri, jeb 550 pēdas. Šīs augstums balstās uz pieņēmumu, ka visa sistēma ir 100% efektīva un uz bumbu neiedarbojās nekāda gaisa pretestība, kas, protams, nav reāli. Bet mēs varam izmantot šo maksimālo vērtību, lai aprēķinātu sistēmas efektivitāti, kad zināsim galīgo augstumu. Un te ir man ģeniālā metode, kā atgūt izpletni. Vai varbūt tomēr nē? Pāriesim pie paša palaišanas brīža. Tā, tagad man augstumvērs ir piestiprināts bumbas iekšpusē, un esmu tam pievienojis arī mazāku izpletni, tāpēc cerams, ka tas vējā neaizpeldēs pārāk tālu. Šobrīd ir diezgan vējains, neliels pretvējš, bet cerams, ka ar mazāku izpletni tas neaizpeldēs pārāk tālu. Tātad paskatīsimies, cik augstu šī lieta patiesībā uzlidos. Labi, augstumvēra bumbas tests. 3, 2, 1. Tas bija vēls izvērsiens. Tomēr tuvāk trebušetam nevarēja tikt. Pārbaudīsim augstumu. Iespējams, kamerā to nevar redzēt, bet tas rāda 61 metru, kas ir gandrīz tieši 200 pēdu. Izšausim vēl pāris reizes un noteiksim vidējo maksimālo augstumu. Tātad, pēc visu augstumu datu apkopošanas bumba sasniedz vidējo augstumu 59 metri, jeb 193,6 pēdas, kas ir aptuveni 35% no aprēķinātā maksimālā augstuma. Tas nozīmē, ka 65% no kopējās sākotnējās potenciālās enerģijas tika zaudēti. Tagad mēs varam izmērīt bumbas izmešanas ātrumu, izmantojot augstas izšķirtspējas video, kas mums dod ātrumu 41 metrs sekundē. No tā mēs varam aprēķināt bumbas kinētisko enerģiju uzreiz pēc izmešanas, un tas parāda, ka 49% enerģijas tiek zaudēti jau pašā palaišanas brīdī, bet atlikušie 16% tiek zaudēti gaisa pretestības dēļ. Tātad tas parāda, ka palielinātā golfa bumba ir vai nu ļoti aerodinamiska, vai arī mans trebušets ir ļoti neefektīvs. Jebkurā gadījumā ir ļoti patīkami redzēt, kā šī ierīce tiek palaista. Altimetra bumbas tests. 3, 2, 1. Ak jā, 1. 1. Ak jā. Jā. Labi. Izskatās, ka vāki nāk nost. Jā. Lieliski! Runājot par trebušeta dizainu, es nekad netiku pie tā, lai augšu pielādētu failus internetā, jo Fusion 360 katru reizi avarēja, kad mēģināja eksportēt modeli. Tāpēc es pilnībā no jauna uzbūvēju kādu modeli un augšu pielādēju to, lai jūs, ja vēlaties, varētu uzbūvēt savu. Saiti uz failiem būs aprakstā zem video. Tā nu tas ir. Esmu izveidojis pasaulē drošāko trebušetu šāviņu. Ja jums patīk šis video vai tas šķita interesants, būtu lieliski, ja uzspiestu patīk. Ja esat jauns manā kanālā un vēlaties redzēt līdzīgus projektus, tad spiediet abonēt zemāk. Un milzīgs paldies visiem maniem atbalstītājiem Patreon platformā. Jūs padarat šos video iespējami, un godīgi sakot, bez jūsu atbalsta es nevarētu īstenot dažādas projektus kā šis. Tāpēc liels paldies jums, vēlreiz paldies, ka skatījāties, un tiksimies nākamajā video. Uz redzēšanos! Ak, nē, atveries. Tas ir aizgājis atpakaļ.
Domāju, ka tas bija labi. Nezinu, cik labi tu to var redzēt, bet bumba izskatās, ka ir sadalīta vairākās daļās. Nav labi.